Stundas beigušās un jaunieši gaida plānus brīviem laikam. Lauku skolā ierasts, ka visi savā starpā ir pazīstami, bet jau rudenī Skaistkalnes vidusskolēniem būs skolas biedri, kuri mācību iestādē ieradīsies vien dažas reizes gadā. Mācību programmu viņi apgūst tālmācībā ar datoru palīdzību, bet kontroldarbiem un ieskaitēm īpašā programmā līdzi sekos arī skolotāji. Tur mēs varam uzstādīt laikus, cik ilgi laika viņš var izsināt vienu vai citu uzdevumu. Varam uzstādīt pat dienas, pat cik dienām viņš var atrisināt. Tā kā sekot līdzi skolniekam mēs varam. Un tādējādi viņam palīdzēt to laiku organizēt. Un tur nav liela problēma. Praktiski rezultāts tas pats, tikai mazliet viss notiek savādāk. Arī visi neskaidrie jautājumi lielākoties ar skolotāju tiks pārunāti ikdienā jau ierastajā Skype'ā. Tālmācības programma licencēta pagājušā gada nogalē, un tagad jaunas prasmes apgūst paši skolotāji. Pieredzējušie pedagogi atzīst, uzdevums nebūs viegls. Es domāju, ka latviešu valoda nebūtu tas grūtākais priekšmets, ko apgūt šādā veidā, īpaši jau literatūra, bet valoda pati, varētu kādu sarežģījumus radīt, bet to mēs redzēsim tikai procesā, kā tas būs. Nepieciešamība pēc šāda apmācību veida radīs ne tikai zemais demogrāfiskais līmenis, kas ik gadu skolu direktoriem liek domāt par jauniem veidiem, kā piesaistīt skolēnus. Mūsu pašu studenti neklātieni ļoti bieži kavē, nevar iespējas un teica, ja mēs varētu ar datoru palīdzību jums to sūtīt un ja mēs varētu savādāk, mēs biežāk ar jums sazinātos. Un līdz ar to radās iespēja un dzirdot, ka jau Rīgā ir tāda pirmā tālmācības vidusskola, mēs bijām pie viņiem aizbraukuši ciemos, izrunājamies un nolēmam, ka mēs arī varam tādu piedāvāt. Pedagogi uzskata, ka iespēja bez maksas iegūt vidējo izglītību, atrodoties vienalga, kurā pasaules malā, ļaus mācības Skaistkalnē atsākt tiem, kuri kopā ar ģimenēm devušies labākas dzīves meklējumos ārpus Latvijas robežām. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.